Sveiki atkal visiem auto faniem. Šoreiz Nissans Navara, dīzelis, lieta sekojošā. Es baigi motorus vairs neremontēju, bet, labs cilvēks paprasīja, bija, tā sakot, problēmas ar galvu. Noņēmām, atdevām uz remontu, saremontēja, saslīpēja, salikām jaunas galvas blīvus, viss kārtībā, mēnesi nobrauca, galva izģērbās. Cilvēks neticēja, ka tā varētu būt galvas problēmas. Pasūtīja jaunu radiatoru, domāju, ka ciet ielikām jaunu radiatoru, bet nekas nemainījās. Pirms galvas ņemšanas nost, gribu parādīt nelielu fīču. Skolā arī es to visiem stāstīju, bet neviens jau neklausās. Man ir šāds te dīzeļu kompresijas mērāmais. Ja. Vienkārši paņemam, izskrūvējam kvelsveci. Ja. Uztaisu rekru pārēju, ventīlis, pistole. Pielejam bačaku pillu ar ūdeni vai antifrīzu. Tegam man neko pat liet nevajaga. Un iedodam mākslīgo spiedieniem kompresiju. Un skatāmies, kas notiek. Tā, te jau man jānostiprina. Uzliekam uz kloķvārps tas atslēgu un nostiprinājām. Kloķvārps tur, lai negriežās. Un skatāmies, kas mums notiek. Tad lūk. Rezultāts pie 5 bāriem. Tad 3. cilindrs mums ir kaput. Šī tik labi vēl nav pūtis. Skaidrs viens, 3. cilindrā ir problēmas. Tātad galva ir plīsusi. Skatoties, ka internetā viņas tirgo interkārā viņas stāv uz vietas, tas nozīmē, ka jāliek ir jauna galva. Nekādi te remonti, lodēšanas, metināšanas viņai nepalīdz. Lūk, 3. cilindram skaista plaisa, 2. jau arī veidojās. Un šeit, ja es nemaldos, tad iepriekšējā remonta laika arī bijusi plaisa un ir kaut kas metināts. Ja labi ieskatās, tad redzam, ka alumīnijas ir gaišs un šeit ir tumšāks. Šai mašīnai ir izprogrammēts EGS, kaut kāds chiptunings, un kā mēs zinām no mācību materiāliem, tad EGR vārds mums dzesē dekameras sadegšanas temperatūru, lai nebūtu tik liela, kaut kur 2500 grādi. Un tas viss, lūk, ir rezultāts šiem te darbībām. Tā kā lieciet aiz auss.